Jaunpils muižā valdīja bargs kungs, Reķis. Viņš bija velna pilns muižnieks. Iedzīvotāji viņu saukuši par velna Reķi. Viņam bija melns velna pilns ērzelis. Vienreiz muižniekiem likts jāt, cik lielu zemes gabalu viņš varējis apjāt, tik daudz viņam piederēja. Reķis apjājis lielu apgabalu no Saldus uz Dobeli, no Dobeles uz Tukumu. Uznāca Zviedru karš un muižkungam bijis jāiet karā. Reķis arī jājas ar savu ērzeli. Zviedriem bēgot pāri Daugavai, Reķis paspējis iejāt Daugavā un noņemt Zviedrijas ķēniņam kroni. Zviedrijas kara laikā viņš sagūstījis 300 zviedru. Sagūstītos zviedrus viņš dažādi strādinājis, licis taisīt lielu akmeņa valni ar dakstiņu jumtu, kurš vēl saglabājies līdz mūsu dienām. Licis rakt dīķi pie pils un tur ielikt ozola grīdu, licis viņiem grāvēt purvus un dziļināt upes. Viņš licis viņiem briesmīgi smagus darbus darīt. Beidzot viņš licis sadzīt visus zviedrus šķūnī un sadedzinājis. Viņš teicis, dzirdiet, kā mana spēle spīkst. Kad velna Reķis nomiris, viņš paglabāts pagrabā zem baznīcas. Pagrabs atrodas zem Jaunpils baznīcas, tai pagrabā ir apglabāti muižnieki. No Jaunpils muižas pa zemes apakšu ir vēl līdz baznīcas pagrabam. Muižas pilī ir mazi vārtiņi, pa kuriem var tikt vēl iekšā. Reķis, kad nomira, vienmēr apkārtējiem cilvēkiem spokojies, tādēļ viņa zārkas ir apstīpots ar dermīnu rakstību. Kādreiz sarunājušās 7 vērpēja meitas. Viņas gribējušas apskatīties, kas vēl atrodas. Paņēmušas. Veci iekāpušas iekšā un gājušas. Kādreiz sarunājušās 7. Paņēšas sveci ieciet, kas tur ir. Tur redzējušas daudz zārku, bet viens bijis apstīpots.